2001. gada 11. septembra notikumi ap Pasaules tirdzniecības centru Ņujorkā un ap Pentagonu satricināja pasaules iedzīvotājus. Tas notikums vēl šodien turpina veidot pasauli. Šī diena, saukt arī par 9.11, izraisīja daudzus karus un visā pasaulē ļāva valdībām masveidā paplašināt kontroli pār saviem iedzīvotājiem. Saskaņā ar ASV valdības un masu mēdīju oficiālo informāciju, 11. septembra rītā 19 teroristi nolaupīja 4 lidmašīnas. 2 lidmašīnas ietriecās Pasaules tirdzniecības centra dviņu torņos Ņujorkā, kas pēc neilga laika sevī sabruka. 3. lidmašīna ietriecās Pentagonā, ASV aizsardzības ministrijas galvenajā ēkā. 4. lidmašīna avarēja netālu no Pitsburgas. Uzbrukumos gāja bojā 2989 cilvēki. Nepastarpināti pēc uzbrukumiem ASV valdība un plašsaziņas līdzekļi par vainīgo uzbrukumos pasludināja Osamu bin Ladenu un teroristisko organizāciju Al-Qaida. 1. Vai šis ASV valdības un galveno plašsaziņas līdzekļu oficiālais izklāsts iztur pārbaudīšanu? Daudzi fakti, ekspertu atzinumi, izmeklēšana un aculiecinieku liecības lielā mērā iedragā oficiālās valdības versijas ticamību. Dviņu torņu sabrukums vai kontrolēts uzspridzināšanas rezultāts? Daudz izmeklēšanas rezultāti un citi fakti norāda uz kontrolētu spridzināšanu. Piemēram, starptautiska pētnieku grupa Kopenhāgenas universitātes ķīmiķa doktora Nilsa Herita vadībā zinātniskās izmeklēšanas laikā viņu torņu drupās atrada lielu daudzumu sprākstvielas nanotermīta. Zinātniskajā rakstā par saviem pētījumiem pētnieki secina, ka abas nolaupītās lidmašīnas neizraisīja ēku sabrukšanu, bet gan ēkās iepriekš tika izvietotas sprākstvielas. Drupās mēs atradām nanotermītu. Tas var uzspridzināt un izkausēt lietas. Es uzskatu, ka iespējams tika izmantotas abas īpašības. Dažas minūtes pirms sabrukšanas no dienvidu torņa izplūst izkausēts metāls. Pasaules tirdzniecības centra uzraugs Viljams Rodriges nāca klajā ar šādu ievērības cienīgu paziņojumu. Pirmais sprādziens notika B2 pagrabstāvā. Ēkā bija 6 pagrabi. Vēl pirms lidmašīna ietriecās ēkā. Es biju tur, glābjot cilvēkus. To es darīju zinām arī 9.11 komisijai, kura tika izveidota, lai izmeklētu visu notikušo. Bet es nereizi netiku uzklausīts. 20 gadus es esmu bijis ēkas sargs, un 11. septembrī man bija vienīgā galvenā ēkas atslēga. Ugunsdzēsēji un simtiem aculiecinieku, kas ziņoja par sprādzieniem un eksplozijām, netika iekļaut oficiālajā valdības ziņojumā. Kad es ienācu zālē, atskanēja kā šāviena, un tad atskanēja 3 milzīgi sprādzieni. Kad nonācām vestibilā, tas bija pilnībā izpostīts. Domāju, ka tur eksplodēja bumba, pirms lidmašīna ietriecās ēkā. Pa ceļam uz 8. stāvu notika milzīgs sprādziens, kas mūs atmeta atpakaļ. Mēs bijām kāpņa telpā ar savu aprīkojumu, un tur notika spēcīgs sprādziens. Saskaņā ar oficiālo valdības versiju joprojām nav izskaidrots fakts, kad viņu torņu betons sabrukšanas laikā tika pulverizēts. Paskatieties uz gruvišiem, kas palikuši. Te nav liela tērauda vai betona gabalu, tās ir smalkas daļiņas. Kur ir palikuši visi gruveši? Betons tika pulverizēts. Es te biju otrdien, un tas bija kā uz kādas svešas planētas. Betons bija vienkārši saberts pulverī. Mums šeit ir biroju ēka ar 210 stāviem. Šeit nav atrodams ne rakstāmgalds, ne krēsls, ne telefons, ne dators. Lielākais atrastais telefona gabals bija puse no tastatūras. Tas bija apmēram tik liels. Ēka sabruka putekļos.
Ground Zero ir vieta, kur 2001. gada 11. septembrī notikušajos teroristu uzbrukumos tika iznīcināts Pasaules tirdzniecības centrs. Šis termins militārajā valodā tiek lietots, lai apzīmētu kodolbumbas vai raķetes sprādziena vietu virs zemes. VTC 7. Pasaules tirdzniecības centrs 7 neatradās tieši uz Ground Zero, bet gan uz ziemeļiem ārpus tās zemes. Tikai nedaudz zina, kā arī šis debeskrāpis sabruka 11. septembrī, lai gan tajā nebija trāpījusi neviena lidmašīna. Tas sabruka vertikāli, kā tas parasti notiek, kad ēka tiek uzspridzināta. ASV valdības finansētais Nacionālais standartu un tehnoloģiju institūts veica oficiālo VTC 7 sagrūšanas izmeklēšanu. NIST paziņojums apstiprināja oficiālo valdības versiju. VTC 7 aizdegās no dviņu torņu krītošajām atlūzām un sabruka. Sveiciešu vēsturnieks doktors Daniela Gansers par to raksta. Kā ēka ar 81 tērauda balsta kolonu ugunsgrēka dēļ var pāriet brīvajā kritienā, jo brīvā kritiena gadījumā visām 81 tērauda kolonnai ir jābūt prom vienā un tajā pašā sekundē. Līdz šim vēsturē vēl patiešām nekad ugunsgrēka dēļ nav sabrukusi ēka, kas būtu ar tērauda skeletu. 2019. gadā Amerikas Savienotajās valstīs tika publicēts neatkarīgs pētījums par VTC 7. To iesniedza Aļaskas Universitātes Fairbanksā. Svarīgākais šī pētījuma secinājums ir tāds, ka VTC 7 sabrukšanas cēlonis 11. septembrī nebija ugunsgrēks. Doktors Daniela Gansers komentēja šī pētījuma rezultātus šādi. Tas izsaka to, ka visas 81 tērauda kolonnas bija zaudējušas savu stabilitāti tajā pašā sekundē, un tas faktiski ir vēl viens sprādziena formulējums. 2017. gadā ilgadējais NIST darbinieks Pīters Kečams apsūdzēja institūtu izmeklēšanas ziņojumu viltošanā par labu valdības versijai. NIST uzdevums, kā es saprotu, bija izmeklēt 3 World Trade Center torņu sabrukšanu, un ar to es domāju noteikti, kādēļ sabruka 1., 2. un 7. torņs. Pēc ļoti īsa laika es sapratu, ka NIST veiktā Pasaules tirdzniecības centra sabrukšanas izmeklēšana nebija nopietnas un patiesas pētījums. Es vienmēr biju ticējis, ka NIST pētījumi ir ļoti uzticami. Tagad redzot, ko viņi bija izdarījuši ar Pasaules tirdzniecības centra izmeklēšanu un ziņojumu, tas mani ieveda apjukumā. Es uzreiz sapratu, ka ir neapgāžami pierādījumi tam, ka visi 3 torņi, 1., 2. un 7. sabruka kontrolētas uzspridzināšanas rezultātā. Es redzēju, ka kontrolētā uzspridzināšana kā viss acīm redzamākais iemesls vispār netika izmeklēta. Patiesībā tā ziņojumā tika aplūkota 1 vai 2 teikumos. Ziņošana mēdījos par 9.11 dienu. BBC tiešraidē ziņoja par VTC 7 sagrūšanu laikā, kamēr ēka vēl stāvēja. Patiesībā debeskrāpja sabrukšana notika tikai pēc 20 minūtēm. Papildus britu raida organizācijai arī CNN ziņoja par sabrukšanu pārāk agri. Šis apstākļus liecina, ka daži plašsaziņas līdzekļi bija par to informēti jau pirms notikuma. Otrais, ņemot vērā šos faktus, kas liecina par kontrolētu uzspridzināšanu, neizbēgami rodas šādi jautājumi. Kas ir Pasaules tirdzniecības centra īpašnieks? Kas bija atbildīgs par šī ēku kompleksu drošību? Vai ir norādes par to, ka dažas personas par šiem notikumiem zināja jau iepriekš? Pasaules tirdzniecības centra būvniecība Ņujorkā. Pagājušā gadsimta 50. gada beigās banķieris un globālais stratēģis Deivids Rokefellers atbalstīja Pasaules tirdzniecības centra celtniecību. 1958. gadā Rokefellers nodibināja Downtown Lower Manhattan Association un kļuva par tās priekšsēdētāju. Viņš saņēma lielu atbalstu celtniecībai no sava brāļa Nelsona Rokefellera, kurš tajā laikā bija Ņujorkas gubernators. Šī iemesla dēļ Ņujorkas bulvāru avīzes tabloīdi dviņu torņus sauca par Nelsonu un Deividu. Deivids Rokefellers, kurš nomira 2017. gadā, no 1949. gada bija ārējo attiecību padomes valdes priekšsēdētājs un vēlāk to vadīja.
Aiz šīs ideju laboratorijas slēpjas tik liela vara, ka ziņu žurnāls Der Spiegel jau 1975. gadā rakstīja, ka tā ir ietekmīgākā privātā institūcija Amerikā un Rietumu pasaulē. Līdz pat mūsdienām CFR, tas ir ārējo attiecību padome, kā sava veida ēnu valdība, rausta marionešu aukliņus. No šī stratēģiskās kontrolas centra tiek vadīta ASV administrācija ar mērķi veicināt Davida Rockefeller un CFR iecerēto pasaules valdību, ko dēvē arī par jauno pasaules kārtību. CFR 1921. gadā dibināja tādi pazīstami baņķieri kā Johns D. Rockefellers, jaunākais, Davida un Nelsona Rockefelleru tēvs, un kopš tā laika to lielā mērā finansē Rockefelleru ģimene. Pirmo pavadienu uz 11. septembra notikumu pasūtītājiem sniedz apbalvotā ASV kino režisora Ārona Russo 2009. gadā īsi pirms nāves teiktais. Man bija draugs, Niks Rockefellers. Kad es stājos gubernatora amatā Nevadā, viņš ar mani sazinājās ar advokātu starpniecību, un mēs kļuvām draugi. Viņš bija tas, kurš 11 mēnešus pirms 11. septembra notikumiem man teica, ka būs kāds notikums. Viņš man nekad neteica, kas tas būs, bet šim notikumam sekoja Amerikas iebrukums Afganistānā, lai būvētu caurvadus no Kaspijas jūras. Mēs iebruksim Irākā, lai ieņemtu naftas atradnes un izveidotu militārās bāzes tuvajos austrumos, lai to visu padarītu par daļu no jaunās pasaules kārtības. Es atceros, kā viņš man stāstīja, kā mēs redzēsim, kā karavīri meklēs cilvēku salās Afganistānā un Pakistānā. Būs šis kars pret terorismu, kurā nebūs īsta ienaidnieka. Tas viss būs milzu krāpšana, attaisnojums valdībai, lai kontrolētu Amerikas iedzīvotājus. Viss karš pret terorismu ir izlikšanās, fars. Galīgais mērķis, ko šie cilvēki ir iecerējuši, ir izveidot pasaules valdību, kuru vadītu banku nozare, baņķieri. Plāns ir izveidot pasaules valdību un implantēt RFID mikroshēmu katram pilsonim. Visa nauda būs tikai šajās mikroshēmās. Skaidrs, naudas vairs nebūs. Rockefellers man tieši pateica, ka viņi vēlas to panākt. Kāpēc Niks Rockefellers jau iepriekš zināja par 11. novembra notikumiem un tiem sekojošiem kara plāniem? Niks Rockefellers šeit redzams kopā ar Āronu Russo, kurš arī ir CFR loceklis. Kas bija atbildīgs par Pasaules tirdzniecības centra drošību? Uzņēmums Stratesek bija atbildīgs par šī ēku kompleksa drošību no 1993. gada līdz pat 11. septembra notikumiem. Vēlāk izrādījās, ka Marvins Bušs, toreizējā ASV prezidenta Džordža Buša brālis, no 1993. līdz 2000. gadam bija šī uzņēmuma valdes priekšsēdētājs. Kas ir Pasaules tirdzniecības centra īpašnieks? Miljardieris Lerijs Silversteins 80. gados iznomāja zemes gabalu pretī Pasaules tirdzniecības centra kompleksam un uz tā uzcēla VTC 7 debeskrāpi, kas tika atklāts 1987. gadā. 6 nedēļas pirms 2001. gada 11. septembra Silversteins parakstīja arī 2 Pasaules tirdzniecības centra dviņu torņu nomas līgumu uz 99 gadiem. Tajā pašā laikā viņš noslēdz apdrošināšanas polisi, kas bija spēkā arī teroristu uzbrukumu gadījumos. Galu galā viņš guva labumu no 11. septembra notikumiem, jo saņēma vēl 1,1 miljardu dolāru. Papildus 3,5 miljardiem dolāru lielajai apdrošināšanas summai, par kādu bija panākta vienošanās. Kā tas notika? Silversteins no apdrošināšanas sabiedrības 2 reiz pieprasīja nolīgtu apdrošināšanu summu, jo dviņu torņus iznīcināja 2 lidmašīnas. Pēc Silversteina domām tātad 2 neatkarīgi notikumi. No apdrošināšanas sabiedrības saņemto summu viņš varēja izmantot Pasaules tirdzniecības centra atjaunošanai. Amerikāņu investīciju uzņēmums Blackstone Group ir Lerijas Silversteina korporatīvais partneris. Katru gadu pirms uzbrukumiem tā pārņēma VTC 7 hipotēku. Blackstone Group dibināja Pīters Džordžs Petersons un Štefans Alens Švarcmans.
Brīdī, kad notika 11. septembra notikumi, Petersons bija ne tikai Blackstone Group izpilddirektors, bet arī CFR priekšsēdētājs. Švarcmans arī ir CFR loceklis. Lerijs Silversteins ir arī labs draugs Deividam Rubenšteinam, pašreizējam CFR priekšsēdētājam. Šeit redzams Deivids Rubenšteins tiešsaistes konferencē ar Silversteinu. Man ir liels gods, ka šeit ir mans draugs Lerijs. Jaunais VTC 7 tornis tika atklāts 2006. gadā. Silversteins jaunās ēkas priekšpagalmā uzcēla tā sauktos Silversteina parku. Šajā parkā attēlota visredzošā acs, simbolika, kas attēlota arī uz ASV dolāra banknotes piramīdas augšgalā. Tas simbolizē jaunās pasaules kārtības izveidi Luciferiāņu pārvaldībā. 2001. gadā, pēc Lerija Silversteina pasūtījuma, Silversteinu ģimenes parka acī tika uzstādīts mākslas darbs, kas sastāv no vairākām piramīdām. Tā arī ir ilūzija, norāda uz šo aprindu iecerēto jauno pasaules kārtību. Tālāk minētie fakti liecina, ka arī Lerijam Silversteinam bija iepriekšējās zināšanas par 11. septembra plāniem. Intervijās viņš vienmēr apgalvoja, ka parasti savas priekšpusdienas viņš pavadot brokastu sanāksmēs Pasaules tirdzniecības centra Ziemeļu tornī ar jaunajiem ēkas nomniekiem. Taču tieši 2001. gada 11. septembra rītā viņš atšķirībā no visām dienām atradās ārpus Pasaules tirdzniecības centra. 3. Oficiālā 9.11 komisija no 2002. līdz 2003. gadam izmeklēja 9.11 cēloņus un priekšvēsturi. Cik neatkarīga un uzticama ir šī 11. septembra komisija? Vai pastāv kādas saiknes starp 9.11 izmeklēšanas komisiju un minēto personu aprindām? Milzīgā sabiedrības spiediena dēļ ASV valdība 2002. gadā bija spiesta veikt 9.11 notikumu izmeklēšanu. Tad izveidotā 9.11 komisija vienmēr uzsvēra savas izmeklēšanas neatkarību. ASV prezidents Džordžs Bušs sākotnēji atteicās piekrist neatkarīgas komisijas izveidei. Baltais nams 2002. gada novembrī beidzot piekrita, taču ar aizbildināšanos, ka Bušs pats iecels komisijas priekšsēdētāju. Tad Bušs par komisijas priekšsēdētāju iecēla tieši bijušo valsts ārlietu ministru Henriju Kisindžeru. Kisindžers bija viens no Buša tuvākajiem draugiem līdz pat Davida Rokefellera nāvei un tiek uzskatīts par vienu no galvenajiem globālajiem stratēģiem jaunās pasaules kārtības izveidošanā. Kisindžers ir arī CFR biedrs un no 1977. līdz 1981. gadam bija tās valdē. Kisindžers pēc neilga laika bija spiests atkāpties no 9.11 komisijas priekšsēdētāja amata, jo viņš nevēlējās publiskot savas ekonomikas konsultāciju firmas klientus. 9.11 upuru ģimenes viņu apsūdzēja par finansiāliem un politiskiem sakariem ar Saūda Arābiju, tostarp ar Bin Ladenu ģimeni. Pēc tam prezidents Bušs iecēla Tomasu Kīnu par jauno priekšsēdētāju. Par priekšsēdētāju vietnieku kļuva Lee Hamiltons. Gan Tomas Kīns, gan Lee Hamiltons ir CFR locekļi. 9.11 komisija galvenokārt veica liecinieku publiskas intervijas un sniedza paziņojums par izmeklēšanas gaitu. Par faktisko darbu, pieprasot, vācot un izvērtējot attiecīgos dokumentus, kā arī rakstot galīgo ziņojumu, bija atbildīgs 78 darbinieku štābs. To valdīja Filips Zeļikovs, tā izpilddirektors. Zeļikovs uzrakstīja oficiālo versiju par 9.11. Kā gan citādi, Filips Zeļikovs arī ir CFR loceklis. 2004. gada martā žurnālists Džims Mans atklāja, ka Zeļikovs atbalstījis Sadama Huseina gāšanu un 2002. gadā septembrī uzrakstīja stratēģijas dokumentu, ko Bušs izmantoja, lai 2003. gadā leģitimizētu Irākas karu. Zeļikovs vairāk kārt tika apsūdzēts par 9.11 komisijas izmantošanu, lai attaisnotu Irākas karu.
Grāmatu autors un ārsts dr. Heiko Schönings savā grāmatā Game Over – spēle beigusies 9.11 komisijas darbu raksturoja šādi. Ikvienam, kas ir saglabājis kaut nedaudz veselā saprāta, pietiek ar zināšanām no vienas parlamentārās sēdes noklausīšanās. No pirmdienas 2004. gada 26. janvāra valsts 9.11 izmeklēšanas komisijas izpilgdirektors dr. Filips Zeļikovs un viņa asistente Sūzena Ginsburga parādīja it kā atrastu gandrīz neskartu lidmašīnas nolaupītāja pasi, kurš it kā bija ietriecies Pasaules tirdzniecības centra tornī Ņujorkā. Kāpēc it kā? Tāpēc, ka tas ir praktiski fiziski neiespējami. Publicists Pols Kreigs Roberts 2011. gadā secināja: komisija neizsauca svarīgus lieciniekus un uzklausīja tikai tos, kas apstiprināja valdības viedokli, lai kontrolētā politiskā veidā apslēptu faktiskos notikumus. Uzkrītoša ir arī Džordža V. Buša reakcija. Viņa drošības padomnieces Kondolīzes Raisas nopratināšana 9.11 komisijā notika 2004. gada 8. aprīlī. Tomēr Bušs atļauj viņai liecināt tikai ar nosacījumu, ka komisija neiztaujās viņu pašu un viceprezidentu Diku Čeiniju publiski. Viņus aptaujās bez zvērsta un bez liecības pierakstīšanas. Prezidenta Buša un viņa viceprezidenta Dika Čeinija nopratināšana par 11. septembra notikumiem galu galā notika aiz slēgtām durvīm un bez zvērsta. Džordžs V. Bušs arī ilgi atteicās publiskot slepeno dienestu ziņojumus, kurus viņš saņēma nedēļām pirms 11. septembra incidentiem. Tad, 2003. gada novembrī, tika panākts kompromiss. Baltais nams piešķīra piekļuvi Buša saņemtajiem izlūkošanas ziņojumiem tikai 2 komisāriem, Filipam Zeļikovam un Džeimijai Gorelikai. Bez Zeļikova nav pārsteigums arī Džeimija Gorelika ir CFR locekle. Senators Maks Klēlens stingri iebilda pret šādu cenzūru attiecībā uz piekļuvi tiem dokumentiem, un tāpēc 2003. gada decembrī paziņoja par savu atkāpšanos no komisijas locekļa amata. Viņa vietā stājās Bobs Kerijs, arī CFR loceklis. Papildus 9.11 komisijai arī CIP un FIB izmeklēja 11. septembra notikumu aizkulises. 9.11 notikumu laikā CIP vadīja Džordžs Tenets. Viņš skaidri norādīja, ka noteiktās jomas izmeklēšanai ir tabū zonas. Džordžs Tenets ir arī CFR loceklis. Roberts Mullers bija FIB direktors no 2001. līdz 2013. gadam. Viņu šajā amatā iecēla prezidents Džordžs V. Bušs. Roberts Mullers ir arī ļoti cieši saistīts ar CFR. Viņš ir šeit ārlietu padomes CFR sanāksmē. 4. 9.11 bija kara pret terorismu aizsākums. Tikai pateicoties šiem notikumiem un to izraisītajām bailēm no terorisma, Amerikas iedzīvotāji un rietumu pasaule piekrita ASV vadītajām militārajām akcijām. 2001. gada 20. septembrī ASV prezidents Bušs savā runā paziņoja par karu pret terorismu. Mūsu karš pret terorismu sākas ar Al-Qaida, bet ar to tas nebeigsies. Amerikāņiem ir jāsagatavojas nevis vienai kaujai, bet ilgstošai kampaņai, kādu mēs vēl nekad neesam pieredzējuši. Nepilnas 4 nedēļas pēc 9.11 notikumiem ASV un Lielbritānija uzsāka militārās operācijas Afganistānā. Vairākas pilsētas tika apšaudītas no gaisa. 20 gadus ilgušā Afganistānas kara nežēlīgais rezultāts ir 240 000 bojā gājušie un 5,5 miljonu cilvēku, kas atrodas bēgļu gaitās. 2003. gadā sekoja uzbrukums Irākai. ASV prezidents Bušs apsūdzēja Irāku teroristu atbalstīšanā un masu iznīcināšanas ieroču glabāšanā. Šis Irākas kara attaisnojums, kas bija pretrunā starptautiskajām tiesībām, retrospektīvi izrādījās meli. ASV pētījumā Irākas karš un cilvēku upuri, no kuriem varēja izvairīties, ir sniegtas nelielas atplēses, kā Irākas karš prasīja aptuveni 500 000 cilvēku dzīvības. Irākas karā ASV izmantoja 1000 tonu urāna munīcijas.
Krasi palielinājās bērnu kroplību skaits. ASV prezidents Baraks Obama turpināja karu pret terorismu visu savu pilnvaru laiku. ASV un Eiropas valstis 2011. gadā 8 mēnešus nepārtraukti bombardēja Lībiju, izpostot veselus reģionus. Ar Lībiju tika iznīcināta un izlaupīta valsts, kurai bija vislabākā sociālā infrastruktūra un lielākie ienākumi uz vienu iedzīvotāju Āfrikā. Kara laikā tika nogalināti 10 000 cilvēku, un vēl daudzi citi tūkstoši gāja bojā sekojošajā 10 gadus ilgstošajā pilsoņu karā. Dramatiskie kara notikumi Sīrijā. Sīrijā dzīvību zaudēja vairāk nekā 600 000 cilvēku, tostarp aptuveni 55 000 bērnu. Līdz 12 miljoniem sīriešu zaudēja savu dzimteni. 2023. gadā Brauna Universitātes Vatsona institūta veiktais pētījums skaidri parāda, ka ASV kari kopš 9.11 ir prasījuši 4,5 miljonus dzīvību. Caur kariem Afganistānā, Irākā, Pakistānā, Jemenā, Lībijā, Somālijā un Sīrijā. Bez tiem 2015. gadā izraisījās arī masveida bēgļu kustība, kas turpinās vēl šodien. Turklāt 9.11 notikumu dēļ visā pasaulē tika pieņemti jauni likumi, kas uzraudzītu un kontrolētu iedzīvotājus. 5. Džordža V. Buša valdības kabinets vadīja šo karu pret terorismu, kurā gāja bojā miljoniem cilvēku. Pamatojoties uz faktiem, var saskatīt ne tikai sakarus starp CFR un 9.11 komisiju, bet arī starp CFR un Buša valdību. ASV prezidenta Džordža V. Buša iepriekšējā valdības komanda veidoja administrāciju karam pret teroristu. Tās sastāvs bija šāds. Prezidents Džordžs V. Bušs, viceprezidents Diks Čeinijs, valsts sekretārs Kolins Pauls, aizsardzības ministrs Dolans Ramsfelds, aizsardzības ministra vietnieks un prezidenta Buša politiskais padomnieks Pols Volfovits un nacionālās drošības padomniece Kondolīza Raisa. 4 no viņiem bija CFR locekļi laikā, kad viņi ieņēma amatu – Diks Čeinijs, Kolins Pauls, Pols Volfovits un Kondolīza Raisa. Pateicoties tādām atklāsmēm, kā Itālijas augstās pakāpes masona Joelle Magaldi, ir zināms, ka gandrīz visa valdības komanda tika iesvētīta masonismā vienā laikā. Pirmatnējās masonu ložas Hathor Pentalfa locekļi ir Džordžs V. Bušs, Diks Čeinijs, Donalds Rumsfelds, Pols Volfovits un Kondolīza Raisa. Arī sekojošais ASV prezidents Baraks Obama, kurš turpināja virzīt karu pret terorismu kopā ar pašreizējo prezidentu Joe Bidenu un Billu un Hillary Clintoniem, ir pirmatnējās ložas māte biedri. Šīs pirmatnējās ložas, kurās ir organizētā augstā līmeņa masonija, savā darbībā arī cenšas izveidot vienotu pasaules valdību. Teroristu līderis Osama bin Ladens tika uzskatīts par galveno 2001. gada 11. septembra uzbrukumu organizatoru. Joelle Magaldi atklāja, ka Osama bin Ladens ir arī augstās pakāpes masons un pirmatnējās ložas Hathor Pentalfa biedrs. Kopā ar gandrīz visiem ASV valdības politiķiem, kuri bija valdībā 11. septembra notikumu laikā, Bin Ladens sākotnēji tika iesvētīts masonu pirmatnējā ložā Trīs acis, kuru 1968. gadā dibināja Deivids Rokefellers, Henrijs Kisingers un Zbigņevs Bzežinskis. Bez Osamas bin Ladena šajā slepenajā ložā ir vai bija arī Džordžs Bušs vecākais, Diks Čeinijs, Kondolīza Raisa un Nelsons Rokefellers. Arī pašreizējais CFR priekšsēdētājs Deivids Rubensteins un ilgadējais CFR prezidents Ričards Haass ir daļa no sākotnējās Trīs acu ložas. Šajā kontekstā kļūst saprotama Buša ģimenes un Bin Ladena ģimenes saikne. Osamas bin Ladena tēvs ar savu uzņēmumu Saudi Bin Laden Group kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem kļuva par vadošu celtniecības uzņēmēju un multimiljonāru Sauda Arābijas karalistē.
Salims bin Ladens, Osamas bin Ladena vecākais pusbrālis, vadīja ģimenes uzņēmumu no 1972. gada līdz savai nāvei. Viņam kā investoram bija cieši biznesa sakari ar Džordžu Bušu vecāko, caur tādu uzņēmumu kā Carlyle Group. Kopā ar tā dēlu, Džordžu V. Bušu, viņš 1978. gadā Teksasā nodibināja naftas uzņēmumu ar Busto Energy. Nākamajās dienās pēc 11. septembra ASV tika aizliegta aviosatiksme. Tomēr saskaņā ar valdības iekšējiem dokumentiem FIB 2001. gada 13. septembrī atļāva Al-Qaida līdera Osama bin Ladena radiniekiem un citiem Sauda Arābijas iedzīvotājiem ātri izceļot no ASV. ASV prezidenta Džordža V. Buša vadībā Baltais nams deva atļauju izlidot no valsts 6 privātajām lidmašīnām un 20 komerciālo lidmašīnu. Dokumenti, kas to atklāja, bija jāpublisko 2015. gadā, jo pilsonisko tiesību grupa Judicial Watch veiksmīgi panāca tiesā, lai tos publiskotu. Bet kā ir ar Osamas bin Ladena draudu video vēstījumiem, kurus nepārtraukti pārraidīja masu mēdīji? Saskaņā ar Magaldi atklājumiem, bin Ladens rīkojās saskaņā ar iepriekš noteikto scenāriju. Pat SVR 3 faktu pārbaudītājiem nācās atzīt, ka pastāv pamatotas šaubas par oficiālo versiju attiecībā uz Osamas bin Ladena izdarīto noziegumu. Oficiālā versija vēsta, ka 19 galvenokārt Saūda-Arābijas teroristi nolaupīja lidmašīnas un nogāza tās. Al-Qaida vadītājs Osama bin Ladens esot devis rīkojumu par aviokatastrofu, bet tam nav skaidru pierādījumu. Vācijas federālais administratīvais tiesnesis Dīters Deiserots ir norādījis, ka nevienai neatkarīgajai tiesai nav izdevies pārbaudīt izlūkdienestu sniegtos pierādījumus par bin Ladena izdarīto noziegumu. Arī Osamas bin Ladena nāve ir ļoti dīvaina un rada jautājumus. Saskaņā ar ASV valdības datiem viņš oficiāli tika pasludināts par mirušu. Saskaņā ar to bin Ladenu esot nošāvuši ASV jūras kara flote. Tomēr pasaulē visvairāk meklētā terorista līķis netika nofotografēts. Saskaņā ar oficiālajiem paziņojumiem līķis tika iemests jūrā, tomēr tam nav pierādījumu. Secinājums. Meklējot patiesos 9.11 notikumu vadītājus, atbalstītājus un aktierus, vienmēr nākas sastapties ar vienu un to pašu personu loku. Rūpīgāk izpētot oficiālo 9.11 komisiju, kā arī ASV valdību 9.11 notikumu laikā, uzmanības centrā ļoti skaidri nonāk Davida Rockefellera vārds un CFR ārējo attiecību padome, kuru viņš ilgu laiku vadīja. Pat Osama bin Ladens, kurš pasaulē tika pasniegts kā galvenais 9.11 notikumu vaininieks, ir ļoti skaidri saistīts ar šīm personām un iestādēm. Lai nākamajām paudzēm nodotu tikai oficiālo liecību un nosektu šajā gadījumā parādīto cilvēku aprindu pēdas, iepriekš minētie meistari neko neatstāja nejaušībai. Pasaules tirdzniecība centra vietā 2014. gadā tika atklāts memoriāls un muzejs. 9.11 muzejs stāsta par 11. septembra notikumiem, un pēc paša muzeja teiktā ir vissvarīgākā institūcija, kas nodarbojas ar šī uzbrukuma izpēti. Davids Rockefellers bija žūrijas, kas izvēlējās Pasaules tirdzniecības centra memoriāla arhitektūru, goda loceklis. Viņš bija arī Pasaules tirdzniecības centra memoriāla, kura uzdevums ir memoriāla un 11. septembra muzeja būvniecība un finansēšana valdes loceklis. Kopumā Davids Rockefellers šim objektam ieguldīja $15 miljonus. Papildus Rockefelleram, Pasaules tirdzniecības centra memoriāla fonda valdē ir arī Pīters Džordžs Petersons. Petersons bija CRF ārlietu padomes priekšsēdētājs no 1985. līdz 2007. gadam, laikā, kad notika šie 9.11 notikumi. Šajā raidījumā atspoguļotie fakti un saiknes ir steidzami jāizskata neatkarīgā tiesā.
jo īpaši saiknes ar CFR, kā arī ar Rockefelleru ģimeni un ar 9/11 saistītajiem kara noziegumiem, kas ir prasījuši miljoniem nāves upurus. Tas prasa izmeklēšanu neatkarīgā tiesā un taisnīgu sodu. Sabiedrībai būs jāizpēta patiesais 9/11 notikumu fons, tāpat kā arī viņu plāns izveidot vispasaules valdību. Tikai tādā veidā ir iespējams, ka šie aukliņu vilcēji turpmāk vēl vairāk nepakļaus sev neko nenojautošās tautas, un ka cilvēki nākotnē saulēcīgi atpazīs viņu viltīgos plānus un tos apturēs. Tāpēc, lūdzu izplatiet šo raidījumu ar tās sprādzienu bīstamo saturu pēc iespējas vairāk cilvēkiem savā apkārtnē. Zwei Türme fielen und mit ihnen meine Sicht auf die Welt. Konstruiert waren sie aus Stahl, an denen alles zerschellt. 2 Maschinen aus Alu kann man angeblich danken, dass 3 Türme frei im Fall in die Tiefe sanken. WTC-7 nicht getroffen, doch fiel auch in sich zusammen. Und schuld waren nach Jahren wohl die heißen Flammen. Auch das Pentagon getroffen von einem Profi-Piloten. Und wer das hinterfragt, wird zum Verschwörungsidioten. Der Wind hat sich gedreht, ihr habt euch selbst geschadet, auch wenn ihr euch mit euren Lügen noch in Sicherheit badet. Kein Mensch glaubt euch mehr, auch wenn ihr es vielleicht denkt. Jeder weiß, ihr selbst habt das World Trade Center gesprengt. Ja, gesprengt und zwar von euch, nicht vom Terror zerstört. Und die Medien decken euch, weshalb man nicht mehr auf sie hört. Es ist verlogen, euer Spiel, ihr seid so dermaßen durchtrieben, dass wir euch stoppen werden, weil wir den echten Frieden lieben. Auch wenn wir hart getroffen sind, gehen der Welt die Augen auf, denn vorher waren die meisten blind. Es ist die Power, die ihr für euch beansprucht habt, die posiert jetzt in uns allen, während eure Kräfte wie die Türme fallen. Ja, sie fallen, was soll ich sagen, damit kennt ihr euch aus. Nach Afghanistan schicktet ihr sofort Soldaten raus, habt gequält und misshandelt und den Krieg installiert, Drogenfelder einkassiert und davon profitiert. Dann die Lüge, der Irak hätte nukleare Waffen. Damit machtet ihr euch militärisch im Irak zu schaffen. Hunderttausende Tote, ein Land dem Erdboden gleich. Obwohl ihr dort nichts fandet, hat der Verdacht gereicht. Und weiter ging's in all die Länder, die ihr danach zerstörtet, ausgeplündert und geraubt, das was euch nicht gehörte. Ernte, was du sähst und sieh zu, wie du alles verlierst, wenn du heute noch wie ein Raubtier all die Dinge kassierst, die dir niemals gehörten, während du Leben zerreißt und dabei vor aller Welt den falschen Frieden verheißt. Es ist ein Spiel mit Feuer und ihr habt euch dabei verschätzt, weil euer krankes Handeln in uns neue Power freisetzt. Oh.